Statistika rāda, ka sievietes dzemdībās gūs starpenes traumu līdz pat 70–80% gadījumu. Kas ir šie faktori, kas ietekmē starpenes plīsuma risku? Protams, tas būs pirmās dzemdības, jo starpenes audi nav pieraduši, nav piedzīvojuši šādu situāciju. Šis risks būs lielāks. Risks būs lielāks arī tad, ja bērna galviņas izmērs ir lielāks. Vai arī, ja notiek ļoti strauji otrais periods. Tāpēc šeit ir atkal ļoti svarīgi klausīt vecmāti, un kurā brīdī spiest, kurā nespiest. Tas arī ietekmē starpenes plīsuma risku. Kā arī ir dzemdību pozas, kuras to var veicināt. Poza uz muguras būs daudz traumatiskāka nekā poza uz sāniem vai četrāpus. Bet starpenes plīsuma risku ietekmē arī audu elastība. Un kā mēs varam ietekmēt šo audu elastību? Ir divi tādi galvenie virzieni. Viens ir, ka var veikt starpenes masāžu, un otrs ir, ka mēs varam ar trenažieri, epinotrenažieri vingrināt starpenes muskultūru, mācīt starpenei sajust šo iestiepumu sajūtu, ko mēs panākam ar šo trenažieri, pieredināt pie šīs situācijas, kā arī mācīties atslābināties tad, kad šis te baloniņš ir uzpūsts. Tas palīdzēs ļoti arī pie dzemdībām paklausīt vecmātei pie šīm visām sajūtām. Bet atceramies vienu, ka epinotrenažieris, tāpat arī starpenes masāža, tā nav garantija, ka jums nebūs starpenes plīsums. To mēs nevaram apsolīt. Risku tas samazina. Bet, kas ir labais ieguvums, ja starpenes muskultūra būs trenēta, tad pēcdzemdību atjaunošanās periods jebkurā gadījumā būs ātrāks un vieglāks, un tas samazinās risku gan dzimuma orgānu noslīdējumam pēc dzemdībām, gan arī risku uz urīna nesaturēšanu.